Šodien es stāvu uz šīs skatuves, lai pastāstītu jums patiesību, kura iespējams jums nemaz nepatiks. Lai iemācītos patiesi dzīvot, jums nav jākļūst par sevis labāko versiju. Jums nav jāskaita mantras par pateicību. Jums nav jāmanifestē. Jums nav jāzīmē rūnas uz rokas. Bet viss, kas jums ir nepieciešams, ir dibens. Jā, dibens. Un es domāju, ne tas, kas atrodas trenažera zālē uzlabotā versijā, vai, piemēram, Instagram skaisto cilvēku photoshopētās dibens, bet tas īstais dibens, tas emocionālais un psiholoģiskais, ka tu saproti, ka tālāk vairs nav kur krist. Jo tieši tur sākās īstās vērtības un dzīve. Man ir stāsts, ar ko es vēlos ar jums dalīties, un tas nebūs stāsts par to, kā kļūt veiksmīgam 3 vienkāršos soļos. Un tas nebūs stāsts par to, kā izmantot ceļvežus, kas mums sola ātri un 3 lapas pusēs iepazīt sevi. Tas būs stāsts par to, kā nokrist, lai atkal pieceltos. Un lai mēs domātu par to, kas ir tas atspērienu punkts, mums būtu jāpārunā 3 nopietnas lietas. Pirmkārt, kas ir dibens, kas tajā notiek, un ko tad īsti ar to visu darīt tālāk. Sāksim ar fakta konstatāciju. Es esmu pilnīgā dibenā. Dalīšos ar savu personīgo pieredzi, kad pirms 6 gadiem manā dzīvē ienāca diezgan kardinālas izmaiņas, jo man tika diagnosticēta multiplā skleroze. Pirmkārt, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka no cilvēka, kurš droši soļo pa dzīvi, turpina mācības, audzina bērnus, rūpējās par suņiem un vistām, es kļuvu par cilvēku, kurš vairs nevar staigāt un nevar arī nokārtot savas vajadzības pati, bez urīna maisiņa. Nu, lūk, un šis bija absolūti graujoši manā dzīvē, jo es vispār nesapratu, ko tas nozīmē necelties augšā no gultas, kas ar mani notiks tālāk, jo pie šādas diagnozes neviens ārsts neko nevar paskaidrot. Man nebitīgi bija jautājumi, kas notiks, no kā tas vispār ir. Un, protams, Google resursi dod diezgan lielas šausmas lasīt. Es atceros, pēc 2 mēnešu pavadīšanas slimnīcā es atgriezos mājās, un es lielākoties gulēju, bet tas nebija fizisks nogurums, tas bija mans garīgais kritiens. Un man likās, ka vairs vispār nav nekādas jēgas. Un tad es sapratu, ka man ir kaut kas jādara. Es saprotu vienu lietu, ka man nav dots nomirt. Jo es gribēju nomirt, es biju gatava nomirt, es biju uztaisījusi plānu, kā es to darīšu, bet man tāda opcija netika dota. Un tad es sāku domāt, labi, ja man nav dots nomirt, kas man ir dots, ko es varu darīt tālāk? Un tad es sapratu, ka vienmēr ir viena iespēja, kas ir dota mūsu rūpnīcas iestatījumos, pie kurā nav nekas jādara, tas ir iespēja būt nelaimīgam. Es varu turpināt būt nelaimīga, tas ir bez maksas un pieejams tūlīt, tur nav vajadzīgs ne zināšanas, ne pašpalīdzības ceļveži. Un es varu turpināt gulēt gultā un, piemēram, vainot valsti, medicīnu. Lai būtu nelaimīgs, ir regulāri negrib dzīvot. Vienkārši negrib dzīvot. Un tāda iespēja mums visiem ir, un viņi ir pieejami tūlīt un bez maksas. Es sapratu, ka es nevēlos tur palikt, jo mani laika biedri un liecinieki un draugi un radi redz, kas ar mani notiek. Pamazām arī mans ķermenis atguvās, un es atsāku staigāt. Un tā kā bija pavasaris, un es dzīvoju laukos, es izdomāju, ka man kaut kas ir jādara, un es sāku stādīt kartupeļus. Vienu dienu es iestādīju 5 kartupeļus, jo man vienkārši nebija vairāk spēka. Nākamajā dienā es iestādīju 7 kartupeļus.
Es negaidīju no sevis neko daudz, bet tieši tā kustība man bija svarīga, jo es nezināju citu, ko darīt. Ja ir zudusi motivācija, tā ir jāmeklē, jo motivācija no latīņu valodas movere nozīmē kustību. Un tikai kustoties lietas vispār notiek, un tikai kustība ir tas, kad mēs sākam dzīvot, un dzīvot nozīmē piedzīvot. Viktors Frankls, kas ir austriešu neirologs, psihiatrs un filosofs, balsta savu pārliecību uz to, ka cilvēkam ir iespēja izvēlēties savu attieksmi. Viktors Frankls ir izdzīvojis holokaustā, un viņš raksta savā grāmatā Man's Search for Meaning, latviski tā ir izdota ar nosaukumu Tomēr dzīvei teikt jā. Viņš saka, ka cilvēkam var tikt atņemts pilnīgi viss, izņemot vienu lietu, izvēlēties savu attieksmi. Tātad spēja uzņemties atbildību par savu reakciju, pat vissmagākajos apstākļos, ir galvenais ceļš uz personīgo brīvību. Otrs jautājums. Kas tad īsti notiek, kad esam nonākuši dibenā? Ziniet, mūsu dzīvē nav miskastes, kur mēs varam iemest visu lieko vai nepatīkamo. Viss mūsu dzīvē ir resurss, ko mēs varam izmantot. Tikai jautājums, pie kādiem apstākļiem mēs šo resursu pārvēršam kaut kamī, kas mums noderēs. Tātad resurss ir pats svarīgākais. Resurss ir arī kustība, resurss ir jebkas, ko jūs varat darīt. Es neticu sakritībām. Es domāju, ka dzīvē nav nejaušības. Viss ir likumsakarības, kuru cēloņus mēs nezinām. Un nav svarīgi, vai jūs to cēloni kādreiz pat apjautīsiet. Svarīgi ir tas, ka tā ir mūsu ceļa daļa. Un viss, kas ar mums notiek, veido mūsu nākotnē. Katrs cilvēks ir savas dzīves summa. Mūsu prieku, mūsu pieredžu, mūsu traumu summa. Un mēs visi esam savas dzīves rezultāti. Un nav līdzīgu. Mēs esam unikāli tieši ar šo mūsu dzīves summu. Mēs nevaram uzkāpt debesīs, ja mēs neesam nokāpuši ellē. Tāpatās, kā mēs nevaram piedzimt, ja mēs neesam mazliet nomiruši. Un tāda iespēja mums ir dota katru dienu. Vakarā, kad mēs saprotam, kad viss ir sačakarāts, mums ir dota iespēja rīt pamosties no jauna un darīt lietas atkal. Mana pārliecība ir pavisam vienkārša. Nekad nav par vēlu. Nekad nav par vēlu celties un sākt visu no jauna. Jo tas viss ir tikai mūsu rokās. Mūsu dzīve ir mūsu rokās. Tātad, ko iesākt, ja esi nonācis dibenā? Es saprotu, ka šādos brīžos ir sarežģīti sameklēt motivāciju. Tu neredzi ne gribu, ne spēku. Dibens vai krīze, kā mēs to saucam, ir izjaukta psiholoģiskā homeostāze. Tad homeostāze nozīmē miera stāvokli. Un tas nozīmē to, ka šajā krīzē mums nepietiek ar resursiem, kuri mums šobrīd ir, bet jauni vēl nav radušies. Un šeit es gribu izmantot elementus no anonīmo alkoholiķu 12 soļu programmas, jo, manuprāt, nav motivētāku cilvēku kā atkarīgie. Kā tie, kuri savu atkarību aktīvi praktizē, un arī tie, kuri ir tikuši laukā no savas atkarības. Tas ir deformētas domāšanas veids, kurā būt upuram ir diezgan ērti. Pirmais, kas ir jāsaprot, kad esam nonākuši pilnīgā dibenā, ir fakts, ka esam bezspēcīgi pārvaldīt šo situāciju, un tas, kur mēs esam nonākuši, ir neizturami. Kamēr neatzīstam, ka mūsu pašreizējais dzīvesveids vairs tā turpināties nevar, nebūs motivācijas kaut ko mainīt. Otrais solis ir meklēt palīdzību. Un šeit nav būtiski, vai lūksiet palīdzību savam draugam, savam mammai,
psihologam, tarologam, astrologam, numerologam, pilnīgi vienalga. Kamēr vien tas sakrīt ar jūsu dzīves vērtībām, visi līdzekļi būs labi. Visi instrumenti noderēs. Trešais solis ir satikšanās pašam ar sevi. Tātad tas nozīmē, ka drosmīgi un godīgi paskatīties pašam uz sevi, savām rīcībām un to sekām. Un tas ietver arī sevī tādas pārdomas par to, kas ir kauns un vaina, kas ir mans kauns un kas ir mana vaina. Ko es varu darīt, lai pēc iespējas labotu šo situāciju? Izlīgums, atvainošanās, piedošanas lūgšana ir vienīgais veids, kā mēs varam tikt ārā no šī. Piedošana nozīmē ne tikai piedošanas lūgšanu kādam, kam mēs esam nodarījuši pāri, bet piedot arī pašam sev. Un pēdējais. Ja vien esat piedzīvojuši savu patieso dibenu, no šī brīža jūsu pienākums ir dalīties ar savu ceļojumu. Dalīties ar savu pieredzi nevis tāpēc, lai citi tur nenonāktu, jo mēs nemācamies no citu kļūdām, bet tāpēc, lai tajā brīdī, kad jūsu dzīves takas blakus gājējs, laikabiedrs, draugs, tuvinieks ir nonācis savā dibenā, jūs būtu viņam līdzās un teiktu, kā izeja ir. Mūsu dibeni mums māca pacietību, izturību, un mums ir nepieciešams dibens, lai atspērtos, jo tādi ir dabas likumi. Bieži mēs jautājam, kāda jēga? Ar jēgu ir pavisam vienkārši. Tā kā teica Luisa Kerola Alise brīnumzemē, ja pasaulē viss ir bezjēdzīgi, tad kas traucē atrast kaut kādu jēgu? Un tas patiešām tā ir. Jēga ir mūsu atbildība. Ne tikai to atrast, bet tai piešķirt arī vērtību. Palikt vietā, kur nav jēgas, vai to radīt no jauna, tā ir mūsu atbildība. Dzīve bieži piedāvā izvēli. Palikt savā tā sauktajā komforta zonā vai tikt no tās ārā. Un tajā brīdī, kad jūs uzdodat sev jautājumu, ka varbūt vajadzētu tikt ārā no tā saucamās komforta zonas, es aicinu jūs padomāt, ka varbūt tajā komforta zonā nemaz tik komfortabli nav. Ka varbūt tā saucamā komforta zona ir kaut kāda apātija un bezcerība, ka patiesais komforts ir tur kaut kur ārā. Es nevaru jums apsolīt, ka nekad vairs nešķitīs, ka viss ir bezjēdzīgs, un ka nekad nepiedzīvosiet vairs nevienu grūtu brīdi, bet es jums varu apsolīt, ka ar katru kritienu tas būs kaut kas jauns, un jūsu spēki tikai vairosies. Tas ir kā trenažēru zāle. Viss ir tikai tajā, cik reizes jūs piecelsieties. Un tāpēc mans novēlējums jums ir šāds. Nebaidieties no saviem kritieniem. Tās ir nevis beigas, bet atspēriena punkts. Visa sākums ir tieši tur, tumšākajā dzelmē, vissarežģītākajā punktā. Ar to sākas augšupeja. Un tad, kad atsperaties un paceļaties, jūs radīsiet jēgu ne tikai savai dzīvei, bet būsiet arī iedvesma citiem. Lai jums radoši un skaisti dibeni. Paldies!